Sveiciens manā kanālā. Šis būs mans pirmais video. Esmu satraukusies, jo, tu vienmēr, kad tu dari kaut kādas lietas, kuras tev nav pierastas, tad ir tāds iekšējs satraukums un kaut kādas bailes, kad varbūt nesanāks tā, kā tu esi ieplānojis. Un pēc būtības īstenībā arī nav jāsanāk, jo es tā kā vienmēr viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un tad, lūk, par ko būs šis kanāls. Šeit es stāstīšu un dalīšos. Un, tad jau viss atkarīgs tikai būs no jums, vai nu jūs to pieņemat vai nepieņemat, jo kā jau. Jā, es uzskatu to, ka mēs visi esam radītāji un mēs tikai izvēlamies, kas mums dara, kas nedara, un visur, kur tev saka, ka ja tu tā nedarīsi, tad tavā dzīvē tava dzīve ir norakstīta, neticēt. Tā nav. Jūs uzņematies, kā teikt, mans vēstījums, uzņematies atbildību par savu dzīvi un dariet to, ko jūs gribat darīt, mēģiniet to, ko jūs gribat mēģināt, ticiet tam, kam jūs gribat ticēt, un ja liekas kaut kādas šaubas, paņemat un pamēģināt, un tad jau atnāks tie secinājumi un tā. Bet par ko kanāls? Kanāls būs par manu, es beidzot esmu saņēmusies pāri savām bailēm, sāk dalīties beidzot ar to informāciju, ko es esmu uzkrājusi jau daudzu gadu garumā, un pēdējā laikā tā informācijas vēl vairāk iegūst, un es jau vairs nevaru viņu noturēt. Un man ir pilnīgi pat apkārtne spiež mani jau, kad man nepieciešams, ka tas ir tā kā, es iekšēji jūtu, ka tas ir tas mans uzdevums, ka jāsāk dalīties, jo tu nevari visu laiku tikai uzsūkt visur to informāciju, un pēc tam sanāk tā kā disbalans, kad ir jāņem un jādod, un tad beidzot es sākšu atdot, ko es esmu paņēmusi. Un kanālā būs informācija tātad par kaut kādām manis kaut kādām pieredzēm, secinājumiem, viedokļiem, informāciju, un viena no galvenajākajām tēmām būs par sevis izzināšanas metodi likteņa matrica. Kas ir likteņa matrica? Likteņa matrica ir balstīta uz 22 enerģijām. Tās 22 enerģijas ir balstītas uz Taro arkānu tipiem, galvenajiem Taro arkānu tipiem. Šeit lejā zem video es noteikti ielikšu linku, kur tu vari izveidot savu matricu. Tev ir jāievada sava dzimšanas diena, mēnesis un gads, un tad parādīsies tev tāda matrica. Tā ir tava matrica, kur tu vari ieraudzīt. Ko tu tur vari ieraudzīt? Likteņa matricā tu varēsi ieraudzīt, kur ir tavi resursi, kur ir tavi talanti, kur ir tava komforta zona, kur tava dvēsele jūtās vislabāk. Tad tur tu ieraudzīsi noteiktas enerģijas, ko tava dvēsele šajā dzīvē, no iepriekšējām kaut kādām dzīvēm ir paņēmusi kaut kādas enerģijas, ko šajā dzīvē viņa vēlās ar viņām pastrādāt, kuras vairāk vai mazāk varētu būt mīnusā, un viņa vēlās tavu dvēseli šīs enerģijas izvest plusā. Un tad tu tur ieraudzīsi, kāds bloks kas tev traucē izveidot enerģiju, caur kuru enerģiju vislabāk tev ieiet attiecībās, kāds partneris labāk tev dara, kas ir tā zona, kādā veidā, caur kādām enerģijām tev vislabāk turēt šo balansu starp finansēm un attiecībām. Tad atkal ir finanšu ļoti populāra tēma, finanses, un visi mēs gribam finanses, un mums visiem vajag naudu. Tad likteņa matricā arī ir iespējams iegūt informāciju, uzzināt, saprast, kā tev vislabāk, caur kādām enerģijām tev pelnīt naudu. Un tad ir viena no galvenākajām arī enerģijām, kurā pēc būtības it kā mums ir dota
mīnusā, un mūsu dvēsele tiecās šo enerģiju izvest plusā. Un kā jau tu saprati, tad ir kaut kādas noteiktas enerģijas, kuras tev ir dotas mīnusā un kuras ir plusā. Bet pēc būtības, jā, kad nav tā, pirmais jau gribu pateikt to, ka nav iespējams dzīvot pilnīgā plusā, jo, tad, ja tu izdzīvo visu perfekti un uz 100%, tad tāds jautājums, ko tu šeit dari? Tavai dvēselē jau ir garlaicīgi, un tad viņi jau gribēs jau nākošo pieredzi, jo kā es uz to skatos, kad mēs katra dvēsele, mūsu dvēseles, mēs nākam šeit, lai iegūtu kaut kādu pieredzi, tā teikt. Mēs nākam šeit, un likteņa matrica ir kā tāds spogulis, kur tu vari redzēt, kādu spēli atnākusi ir spēlēt tava matrica. Tā teikt, kādas programmas, tā teikt, mūsu dvēseles, kad nāku šeit, es cilvēks, kurš tic visam šam, un ja tu esi šajā kanālā, tad rēķinies, kad būs kaut kādas nesaprotamas lietas, un varbūt kurām tev negribēsies ticēt, varbūt tā, bet, es dalos, un kas kaut kas man plūsmā nāk, tad es to saku, un jā, tā ir. Ja es to pateicu, tad tam vajadzēja tā būt, un jā, mēs nākam, mūsu dvēseles nāk šeit ar kaut kādām noteiktām programmām un ar blokiem, noteiktā kaut kādā dzimtā, ģimenē, noteiktas kaut kādas situācijas mēs piedzīvojam bērnībā, un tad augot mums izveidojās tādi savu veidu kaut kādi bloki, kaut kādas tā teikt, it kā sliktas pieredzes, emocijas, mūsu sakrājās aizvainojumi. Un tas ir tas, kas dvēselē ir vajadzīgs, lai mēs pēc tam, kad mēs jau esam apzinātā tādā pieaugušā līmenī, kad mēs izaugam, tad lai mēs sāktu atkal atgriezties tur un strādāt ar tiem blokiem, ar tiem programmām, ar tām situācijām, viņas pārstrādāt un izvestu viņas plusā. Protams, vērs mašīna iet. Kad es rakstu video, jā, super. Pirmais video. Bet, visam nav jābūt ideāli. Un gribās iemācīties man runāt un izteikties brīvi un būt tādai, kāda es esmu. Jo es neesmu atnākusi šeit tagad kādu mācīt, un tev jādzīvo tieši tā, kā es tev saku. Tev nav tā jādara. Un pirmais, ko es vēl gribēju pateikt, to, kad viss, kur tevi ierobežo un kur tev saka, ja tu tā nedzīvosi, un ja tu tā nedarīsi, tad viss tu esi norakstīts, kā es tagad diezgan bieži esmu dzirdējis, ka tu nepāriesi nākošajā līmenī, tu nepāriesi jaunajās vibrācijās un tā. Tā kā tev obligāti jādara tieši tā, kā tev saka. Bet tas, ko es gribu nodot un ko es esmu sapratusi, kad tikai tu esi atbildīgs, kādu informāciju tu uzklausi, ko tu dari, ko tu nedari. Tā galvenais, ka neuzlikt atbildību uz kādu citu, nedarīt tā, kā tev kāds cits saka. Atrast to, tāpēc jau mūsu dvēseles šeit nāk, lai izietu to, un lai mēs atrastu to, aizietu atpakaļ pie sevis tieši tāda, kāda tu esi. Tieši tāds, kāds tu esi pie savas dvēseles, lai mēs saskārtos pats ar sevi, savienotos, atrastu to saikni ar sevi, un kad tu esi atradis to saikni ar sevi, tad mācīties izdzīvot sevi, dzīvot sevi, dzīvot šeit un darīt lietas, kas tev patīk, kas tev sagaidā prieku un caur šo mīlestības prizmu un nav nekas pareizi vai nepareizi, jo to iedod mūsu smadzenes, un tas ir labi un tas ir slikti. Īstenībā viss ir neitrāli un tikai tu piedod nozīmi, kas tev dar, kas tev nedara un visu pārējais. Un tātad vienmēr sakot, es gribēju pateikt, viss, kas tevi ierobežo, tas jau ierobežo tevi, un tas īsti laikam varētu būt, ka nederētu. Sapēdīt. Vienot sakot, uzņemies atbildību par savu dzīvi un dari to, ko tu
gribi darīt. Un es arī šeit dalos ar informāciju, un tikai tu esi atbildīgs, vai tu to informāciju gribi uzņemt un pamēģināt un darīt, jo kamēr mēs nepamēģināsim, mēs nezināsim, un tāpēc tikai tu esi atbildīgs par to, un tad izvēlies, kā darīt, kas der, kas nedara, jo tu esi radītājs sev, tu veido to visu, kas tev apkārt ir, un tikai no tevis ir atkarīgs, kas tavā dzīvē notiks, kas tavā dzīvē nenotiks. Vienmēr sakot, man ilga laika mums tur jāgaida, kad veļas mašīnu, viņi tur šīs skaņas, lai ir, ja tā ir tam jābūt, tad tā ir. Un, jā. Vienmēr sakot, kā jau es izmantoju šeit likteņu matricā, es visu saucu par enerģiju, jo pēc būtības viss ir enerģija, pat fizikā visur ir pierādīts, jo ka viss ir enerģija. Mūsu ķermenis ir enerģija. Tāpat tās ar laiku, tā kā likteņu matricā mums ir arī zem tavas matricas ir nodalījums, kur ir čakras. Un ar laiku es arī stāstīšu, kas un kā. Dalīšos un arī ir ļoti svarīgi, lai tava enerģija caur čakrām plūstu brīvi un vienmērīgi bet par to jau tālāk nākotnē mēs dalīšos. Tātad kopsavilkums par šo visu video. Centīšos kaut kā salikt visu kopā. Pirmais, šis video laikam ir tāds eksperimenta video, kur man saprast, kā strādāt, ko darīt un kas der, kas nedara. Tā kā, jā, es gribēju vēl piebilst par to, kad esmu pierakstījusi šeit, lai neaizmirstu lietas, ko es gribēju pateikt, kad daudzi īstenībā arī ļoti aktuāla tēma ir, kad šīs visas garīgās pamošanās, iziešana no matricas un visu pārējais. Es par šīm tēmām arī dalīšos ar savu kaut kādu viedokli, skatījumu un priecāšos, kādam būs tas noderīgs, jo es esmu cilvēks, šeit es izlikšu manu matricu. Mana dvēsele tiecās uz 22. enerģiju. 22. enerģija, mana galvenā enerģija ir 11. komforta zonā, un mana dvēsele tiecās uz 22. enerģiju, un plus vēl mana apakšējā iepriekšējās dzīves karma ir 10. enerģija. Tad, ko tas nozīmē? Tad 11. mana enerģija stāsta par to, ka man ir iekšēji milzīgs spēks un potenciāls, un esmu spējīga iedvesmot, stāstīt, rādīt, visu kaut ko, man spēcīgs fiziskais ķermenis, un vienot sakot, man ir iekšējs tas potenciāls, un tādu es varu arī iekšēji sajust citu cilvēku potenciālu un spēku un viņu unikalitāti un palīdzēt citiem, atvērt viņu, saprast to, kas ir viņu spēks un viņu potenciāls. 11. enerģijas vaibiņš tāds. Un 22. enerģija, tā arī ir mūsu šī gada, 25. gada viena no galvenajām enerģijām, plus vēl, protams, 9. enerģija. Un ko stāsta kā 22. enerģija, un es pēdējā laikā es viņu tā ļoti izjūtu, un arī dzīves laikā pa laikam man iekšēji tas sēdēja, iekšēji es to jūtu, kad manī ir šī enerģija. Tas ir tāds cilvēks, kuram nav nekāda ierobežojuma. Es ciest nevaru, kad man saka, kā man vajag darīt, ko man nevajag darīt, tāds brīvs no ierobežojumiem, brīvība no kaut kādiem rāmjiem, jo pēc būtības, ir man tāds iekšējais, ka, iespējams ir viss, ja tu tiešām tam tici, un tas nenodara nevienam nekādu ļaunumu, tad kāpēc to nedarīt, kāpēc nemēģināt? Mēģini, dari to, un tu vari būt dažāds, tu vari būt unikāls, un ir man šī tā viegluma, enerģija manī, it kā man ir arī 4. enerģija, kur ir tāda struktūra, stingrība, bet mana dvēsele tiecās uz to 22. enerģiju un arī 10. būt plūsmā šeit un tagad, sakontaktēties ar savu ķermeni un būt tajā plūsmā, iet sajust, jo ir tas impulss darīt, tad iet un darīt un klausīties sevī. Un ko es gribēju ar to nodot, kad 25. laikam arī šobrīd manī ir tas impulss
beidzot sākt dalīties, turpināt darīt, jo šī gada enerģija arī ir 22. enerģija, un plus vēl 9. enerģija ir savas pieredzes nodošana, un plus vēl 11. enerģija, tā kā laikam man viss tā salicies, kad vienmēr viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un kad man ir jāsāk tas darīt, un centīšos nākošos video strukturizēt, kā manai 4. enerģijai tas patīk, struktūru tādu taisīt pa tēmām, un es būšu priecīga, un kad kādam tas noderēs, un kādu iedvesmot, kādam iedot kaut ko nodot tālāk, vienkārši dalīšos, un tad jau redzēšu un skatīšos, un kā saka, kad kamēr nepamēģināsi, nezināsi, un tāpēc es mēģināšu, un es novēlu jums katram arī, ja jums ir kaut kādi mērķi, kaut kādas lietas, kur jums ir bailes darīt, tad es novēlu katram saņemties un pa mazītēm pārkāpt savām bailēm pāri un sākt darīt, mēģināt darīt, un katru kļūdu atcerieties to, ka katra mūsu kļūda, tā ir izaugsme, jo no katras kļūdas mēs mācāmies un kļūstam tikai labāki. Un, jā, tā kā jauku dienu jums, un atā līdz nākošajām tikšanām.